Rita strādā tad Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirknī, kārtības policijas nodaļā, kā vecākā inspektora, un viņas pienākumos ietilpst darbs ar nepilngadīgo lietu dienestu vadīšanu, vada nepilngadīgo lietu dienestu. Viņai, teiksim, noteikti ir konkrēts amata pienākums, konkrēts amata apraksts ir. Ja? Amata aprakstā ir ierakstīts konkrētas lietas, bet nereti ir arī tā, ka viņa uz šīm lietām ir gatava pat pievērt acis, un ja, teiksim, situācija prasa, un viņš saredz kaut kur arī citā jomā problēmu, viņa, protams, kad neskatoties uz to, kad amata apraksts ir viens, viņa arī ies un izdarīs vairāk un centīsies tomēr palīdzēt, ja tas vien būs viņas spēkos. Rita ir policijas darbinieks ar lielo burtu. Un es domāju, ka katrs no kolēģiem piekritīs, ja tiek lūgt palīdzību Ritai izdarīt kādu darbu, tad mēs esam pilnīgi droši, ka šis darbs tiks izdarīts, un viņam Rita ķersies klāt ar pilnu pārliecību, un noteikti būs rezultāts. Sākot strādāt, teiksim, šajā jomā, man vienmēr ir ļoti paticis strādāt ar cilvēkiem, ar jauniešiem, ar viņu vecākiem. Un šajā starpprofesionālajā darbā tātad ir skolas sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, bāriņtiesa, pēc vajadzības, kas iesaistās. Un tad aiziet ķēdīt, tad es pasaku, uzklausu to problēmu, un tad iesaku, jūs varat vērsties uz sociālā dienestā, ja sociālais dienests savukārt nozīmē psihologu un nodarbības kaut kādas, ja, tad pēc mēneša atkal atpakaļ, kas ir izdarīts. Tātad kontrolējam to, kas tā kā notiek. Bet pēc būtības, es saku, varbūt man tas nebūtu jādara, bet es to daru, un tas arī ir jādara. Pašvaldībās ir jāstrādā tikai kopīgi visiem, lai kaut ko panāktu, kaut kādu rezultātu.